1941. gada pavasarī padomju okupācijas vara nolēma, ka šajā teritorijā notiks bijušās Latvijas armijas, jeb tolaik 24. teritoriālā strēlnieku korpusa vienību mācības. Mācības gan bija slēptas, jo tās principā paredzēja bijušo Latvijas armijas virsnieku un karavīru atbruņošanu, represijas, jeb izsūtīšanu uz Padomju Savienību. Lūk, kā tās dienas traģiskos notikumus atcerās bijušais Latvijas armijas jātnieku pulka kapteinis Bergs. Sakāpām mašīnās un sākās brauciens uz mācību vietu. Tur nonākot, mums lika sastāties kolonnā pa divi un doties iekšā kādā mežiņā. Pēkšņi mūs apturēja saucieni, rokas augšā. Bijām ielenkti. Mums tuvojās sarkanarmieši paceltām šautenēm. Gulties, noskanēja jauna pavēle. Saņēmu tā kā grūdienu, nokritu. Atskanēja daži šāvieni, sākās burzma. Mūs atbruņoja, norāva zīmotnes un atņēma visu, atskaitot apģērbu. Kādu laiku bija jāguļ sarkanarmiešu ieroču draudos, bet tad lika celties un iet pie mašīnām, kur mūs sasēdināja citu pie cita. Brauciens devās uz Gulbenes staciju, kur mums pavēlēja iekāpt sarkanajos preču vagonos ar aizrestotiem lodziņiem. Tomēr bija arī pretošanās gadījumi. Tā 227. strēlnieku pulkā bija nošauts kapteinis Mārtiņš Linmējers, kuru pēc pavēles izdzirdēšanas bēgot nošāva kara komisārs Ņegudojko. 285. pulkā vecākais leitnants Frīdiks Feldmanis nošāva majoru Doroščenko. Pašu leitnantu Feldmani pēc tam nežēlīgi piekāva un sadūra. Savukārt pulka kapteinis Arvīts Lula ar personisko ieroci sašāva kapteini Grabavenko, kurš vēlāk no ievērojumiem mira. Virsniekus no Gulbenes stacijas nogādāja Šķirotavas stacijā pie Rīgas, un vēlāk šos vagonus papildināja ar Rīgā aizturētajiem, aptuveni 130 bijušajiem Latvijas armijas virsniekiem, kā arī igauņu un lietuviešu armijas virsniekiem. Sākumā nosūtīja preču vagonos uz Daugavpili un tad uz Krieviju, kur viņus izmitināja dažādās gulaga nometnēs Noriļskā, bet lielai daļai no viņiem padomju varas iestādes piesprieda nāves sodu, nošaujot.